Gadā, kad Latvijā būs 3 valdības un 2 vēlēšanas, daudz laika ārpolitikai nebūs. Politiķi ārpolitiku simulēs. Tik pārliecināts intervijā Rīta panorāmai. Gada sākumā bija Latvijas ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūds. Šodien Latvijā ieradīsies Eiropas Savienības prezidents Hermans Van Rompējs un Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barozu. Viņa vizītes gan var saukt vairāk par simboliskām, jo Latvija pievienojusies Eirozonai. Bet Saeimā šodien notiks deputātu un ekspertu diskusija par Latvijas mērķiem un izaicinājumiem Eiropas Savienībā. Tajā piedalīsies arī mūsu šī rīta viešņa, politoloģe, Latvijas Universitātes profesore Žaneta Ozoliņa. Labrīt! Labrīt! Par šo augsto Eiropas Savienības amatpersonu vizīti Latvijā, vai var teikt tiešām, ka tas ir tikai tāds ķeksītis, atbrauks apsveiks mūs ar iestāšanos Eirozonā, vai tiešām kādas būtiskas nopietnas sarunas arī risinās? Šiem abiem diviem kungiem ir gan blīvas dienas kārtības, tā kā tikai, lai paspiestu roku un arī teiktu uzrunu Latvijas iedzīvotājiem, laikam šādi iemesli pēc viena cilvēka nebrauc. Protams, ka galvenais iemesls ir šīs formālās un oficiālās svinības, taču parasti šādu vizīšu laikā notiek arī dažādas darba sarunas, tiek apspriesti dažādi jautājumi, un gal galā ir jārēķinās ar to, ka pievienošanās Eirozonai tas nozīmē arī atbildību par Eirozonas attīstību un izaugsmu. Tā kā noteikti kādas sarunas būs, bet tās varbūt notiks aiz slēgtām durvīm. Bet kas ir tas aktuālākais, ko šobrīd Eiropas Savienības vadība gribētu ar Latvijas politiķiem pārunāt? Īpaši ar Latviju tādu jautājumu gan nav. Drīzāk tas ir vesela jautājuma bloks, kas ir saistīts ar esošo situāciju Eiropas Savienībā un arī ar to, kas ir sagaidāms. Un patiesībā Eiropas Savienībā ir vairāki tādi ļoti aktuāli jautājumi. Viens no tiem ir, kā stājušies spēkā jau ir šie banku uzraudzības mehānismi un vispār finanšu sektoru pāraudzība. Un tas ir tik tiešām tāds jauns politikas uzstādījums, un līdz ar to te ir daudz nezināmo un te ir daudz jautājumu, par kuriem būtu jādiskutē, kā valsts to uzņem, kā banku sektors to uzņem, kā īstenosies šie mehānismi un tā tālāk. Nākamais lielais bloks saistīts ar to, ka Eiropas Savienībā ir gaidāms Eiropa parlamenta vēlēšanas maijā. Un tas nozīmē to, ka Eiropas Savienībā mainīsies ne tikai komisāri, bet mainīsies arī augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikā, mainīsies arī iespējams Eiropas Savienības prezidents, mainīsies Eiropa parlamenta sastāvs, un parasti šo augsto politiķu pārmaiņas nes arī pārmaiņas pašā Eiropas Savienībā. Tā kā te arī ir viens ļoti liels, milzīgs bloks. Un trešais bloks, par ko ir vērts runāt par Eiropas Savienības lomu globālajā pasaulē, jo tādēļ, kā līdz ar šo ārlietu ministra un ministrijas iedibināšanu bija ļoti liels cerības, ka Eiropas Savienības globālā loma pieaugs. Un jāteic, ka bija vairāki gadi, ka cilvēki un sabiedrība kopumā bija diezgan tāda skeptiska, bet pēdējā laikā ir parādījušās pozitīvas tendences, un Eiropas Savienība arvien vairāk sāk vērtēt starptautiski. Tas ir sakāms gan, piemēram, ar situācijas Balkānos stabilizēšanu un Serbijas kļūšanu par vienu no Eiropas Savienības kandidātu valstīm. Tas ir saistīts arī ar kodola sarunu uzsākšanu ar Irānu. Tas ir saistīts arī ar to, kāda būs Eiropas līdzdalība Afganistānā pēc karavīru aiziešanas. Krievija, austrumu partnerība, varētu, teiksim, šo visu sarakstu veidot vēl garāku, bet tas, ko es jums tagad nosaucu, kas ir tikai varbūt tā redzamā daļa, tur ir ļoti daudz arī tādu zemūdens akmeņu, jo Eiropas Savienības politika jau pārklāja sākot pasauli un beidzot ar mūsu lauksaimniekiem un zemi un tā tālāk. Un tas nozīmē to, ka mainoties šai Eiropas Savienības pārvaldībai, kaut kādas politikas noteikti turpināsies, bet parādīsies arī kādi jauni akcenti. Un tas nav tikai nākamā, vai tas, pareizāk sakot, jau šī gada jautājums, bet tas ir vismaz kādu nākamo 2 un 3 gadu jautājums. Dažas no šīm tēmām, ko jūs minējāt, kas būs šīs dienas tā liela aktualitāte, būs aktualitāte arī šodien Saeimā diskusijā, kur jūs piedalīsieties Eiropas lietu komisijā. Tātad šī Latvijas prezidentūra, gatavošanās Latvijas prezidentūrai nākamgad, arī Eiropas Savienības globālā loma. Kas ir tās lietas, ko jūsuprāt deputāti grib dzirdēt? Atklāt sakot, es nezinu, ko viņi grib dzirdēt. To mēs šodien noskaidrosim, ko viņi no ekspertiem vēlas dzirdēt. Bet, manuprāt, ja paskatās uz to ziņojumu, ko ir sagatavojusi ārlietu ministrija, un kā parasti jau tradīcija janvārī notiek šīs diskusijas par Latvijas ārpolitiku, par padarīto un darāmo šajā gadā, tad, kas attiec uz Eiropas Savienību, tad viennozīmīgi tas dominējošais jautājums ir gatavošanās Latvijas prezidentūrai, jo citām valstīm tā ir rutīna.
viņa, ir jau gan sagatavot ierēģi, viņi zina, pa kādām taciņām skriet un ko darīt. Latvijai tā ir tiešām pirmā reize, un tā ir ļoti liela atbildība. Ir faktiski jānodemonstrē ārkārtīgi plašs prasmju un zināšanu loks. Un līdz ar to šis gads būs, es šeit nepiekrītu savam kolēģim Andrim Sprūdam, kas saka, kas jau liels nenotiks. Ja? Varbūt starptautiski un Latvijas starptautiskajā arēnā nebūs tā redzamākā, bet gatavošanās Eiropas Savienības prezidentūrai tas būs ārkārtīgi liels darbs, un tur atpūtas nebūs. Starp citu, kā jūs vērtējat prezidentūras kontekstā iekšpolitiskos notikumus? Ja sākotnējā ministriju sadalījumā bija plānots, ka iespējams varētu mainīties ārlietu ministrs, kā ir, ja mainās vai nemainās ārlietu un aizsardzības ministri, kā tas ietekmē gatavošanos prezidentūrai un mūsu skatu uz Latviju šajā kontekstā? Tā ir tāda savdabīga spēle, puzle, kur liekot dažādus gabalus, iegūstam dažādas krāsas, tos pleķīšus. Ja? Un ir grūti tā izspēlēt to optimālo scenāriju. Protams, ka tas optimālākais scenārijs ir tad, ja tie galvenie cilvēki, kas nodarbojas un strādā ar Eiropas lietām, paliek nemainīgi. Un līdz ar to valdības maiņa, protams, uzstāda dažādas jautājumus, ko un kā, bet ja tie atslēgas cilvēki paliek savos posteņos, domā Rinkēviča kungs, tad tādā gadījumā arī gatavošanās prezidentūrai kādas īpašas problēmas, manuprāt, neradīs. Savukārt, ja tiek mainīts ārlietu ministrs, tad ir jautājums par to, vai tas cilvēks, kas nāk viņa vietā, ir gan pieredzējis Eiropas jautājumos. Jo prezidentūra nozīmē ne tikai aizbraukšanu uz dažiem samitiem un runas nolasīšanu, bet tas ir saistīts arī ar ļoti daudz tādu kuluāru sarunu, cilvēku uzrunāšanu, savu interešu paušanu. Tā ir tāda spēle pa vismaz 10, ja ne kādiem 12 laukumiem, un tev vienlaicīgi ir jābūt pilnīgi visos šajos Eiropas Savienības 12 apmēram laukumos, un plus vēl tev jācilpo tā kā zaķim no vienas valsts uz otru, no viena reģiona uz otru. Un tas ir, protams, pa spēkam vienam ļoti talantīgam, darba spējīgam cilvēkam. Bet pastāv, protams, kaut kāds risks, ja šis cilvēks ir jauns, vai viņš šo laukumu pirmkārt redzēs, un vai viņam būs arī zināšanas pa visām tām takām izcilpot. Tā kā līdz ar to ir arī kāda jēga un loģika šajā Eiropas integrācijas lietu ministrā, kas palīdzētu varbūt aizpildīt to plašo laukumu, kas jau ir Eiropas Savienībā vienā pašā. Ko mēs varam mācīties no Lietuvas prezidentūras Eiropas Savienībā? Daži eksperti ir izteikušies, ka vismaz viena no iespējām ir mums skaļāk vismaz Eiropā paust savas ārpolitikas problēmas. Kā zināms, Lietuvai izdevās gana spilgti un skaļi visai Eiropai pastāstīt par sliktajām attiecībām ar Krieviju. Ārlietas ir tāda ļoti jūtīga lieta, tādēļ, ka prezidentūrai ārlietu jomā ir ļoti ierobežotas iespējas dēļ tā, ka šo padomu vada augstais pārstāvis ārlietās. Tātad, Latvijas gadījumā tur jau būs mums iespējams cits ārlietu ministrs no Eiropas puses. Tās iespējas ir, bet viņas ir tādas nosacītas. Ja? Zināmā mērā, kāpēc Lietuvai bija iespēja aktualizēt savas nepārāk labās attiecības ar Krieviju, ir Krievija pati, kura faktiski uzsāka šīs piena produktu sankcijas, un līdz ar to Lietuvai bija iespēja pateikt, redzat, mēs nefantazējam, bet tā situācija ir tāda, kāda viņa ir. Līdz ar to, protams, mēs varam aktualizēt, bet šeit ir ļoti svarīgi, lai tā aktualizēšana notiek tādā saskaņā vai klausoties to, ko saka un dara mūsu partneri. No Lietuvas prezidentūras, manuprāt, mēs drīzāk varam mācīties to, ka mums vajadzētu būt ambiciozākiem savā prezidentūrā. Jo lietuvieši diezgan tā skaidri un atklāti pateica, mums tā ir pirmā prezidentūra, mēs tādas īpaši augstas ambīcijas neizverzam, mēs gribam būt tie taisnīgie, godīgie, labie starpnieki. Mēs vienkārši palīdzēsim tās sarunas vēst. Un var izvēlēties arī tādu taktiku, bet var izvēlēties arī krietni vien skaļāku taktiku. Un man šķiet, ka Latvija ir uzsākusi šo ceļu un gribētos, lai viņš arī turpinātos, jo Latvijas prezidentūras laikā būs ļoti daudzi augsta līmeņa samiti. Gan meža fórums, gan digitālās dienas kārtības fórums, gan arī Eiropas un Āzijas izglītības ministru fórums. Un patiesībā Latvija tik tiešām dunēs no dažādiem politiskiem notikumiem, un šajā situācijā būtu vienkārši taisnīgam un godīgam starpniekam, un tā būtu tāda minimālista programma. Jā, tieši tā. Paldies par sarunu. Lielas paldies jums. Latvijas Universitātes profesora Žaneta Ozoliņa bija mūsu sarunas viešņa šorīt. 7:31 minūte.